Tas ir baigi interesanti, kā mums ir izveidotas šitās te visas prāta konstrukcijas, kas mums melo visu laiku. Piemēram, tu centies visu laiku pierādīt visiem, cik tu daudz strādā, cik tu daudz dari, cik tu esi vērtīgs, ja? Un vainot citus, ka viņi tev nedod atpakaļ tur pienākošu, piemēram, mīlestību partneru attiecībās un nenovērtē tevi, vai ne? Bet tas ir tikai mūsu prāta konstrukcija, ka mēs esam baigi vērtīgie, varošie, darošie. Īstenībā, kas tur iekšā ir, tā sajūta ir pretēja. Tā ir mazvērtība. Tas ir tāds stāvoklis, ka tu saproti, ka tu neesi pietiekošs, tu nekad nebūsi pietiekošs. Un tas tevi dzen pierādīt visu laiku citiem un sev, cik tu daudz vari, ka tu esi vislabākais, ka tu dod, un tā sajūta, ka tevi nenovērtē, viņa sevi atkal dabū piedzīvot un piedzīvot. Un tas vēlnišķīgais dans turpinās, un tu visu laiku domā, ka tur ārpusē ir tie vainīgie, ka tu esi, kā teikt, vislabākais, tu dari visu pēc vislabākajiem nodomiem. Un es to te ļoti labi saprotu, jo es kādreiz jutos tieši tāpat. Es jutos nenovērtēts, es jutos, ka es daru, cik varu, vai ne? Nav iespējams, nav otra tāda cilvēka, kas varētu izdarīt vairāk kā es manā situācijā. Tā es jutos. Un es jutos, ka mani nenovērtē visu laiku. Un tā sajūta, kā teikt, turpināja diktēt manu dzīvi. Un es tā arī turpināju justies nenovērtēts gadu pēc gada. Un tas man arī pēc tam sāka dzīt darbā, izdzīt, ja, izdegt. Jo tā nepiepildītā sajūta, ja, tas, ka tu neesi pietiekošs, viņš jau sevi piedzīvo visādās situācijās, gan attiecībās, gan finansēs, gan darbā, visās dzīves sfērās. Tur vienmēr būs tāds trauksmes fons, jo tu vienmēr mēģini pierādīt, izdarīt. Un es tieši to arī, kā teikt, izjūtu akūti savu pašā dzīvē. Es mēģināju visu laiku pierādīt darbā, ka es esmu vislabākais, strādāju daudz, darīju papildus eksaminācijas un izglītībā gāju ļoti dziļi iekšā, cerēdams, ka tas vēl mani pacels augstāk. Un tam nebija īsti tāda mērķa aizmugurē. Tas nebija tāds cēls, kā teikt, patiešām, tāds, kā lai saka, tāds pašizpausmes ceļš, ja, ka tā es realizējos. Tas bija tikai tāds gribošs stāvoklis, kaut kur tikt, kaut kur vēl sasniegt, vajag taču vēl vairāk, ja. Tas viss nāca no tādas nepiepildītības, ja. Un tieši tā sajūta ir arī tā, kas mums bieži vien traucē. Gan attiecībās, gan darbā. Un to ir grūti saprast, kas tas tur iekšā ir. Vai ne? Tā prāta konstrukcija, tas viss, kas te maļās pa galvu, viņš mums mēģina pārliecināt pa pretējo. Un viņš to dara ļoti efektīvi un vienā ziņā vajadzīgi, jo savādāk mēs bezmaz iekristu depresijā uzreiz, ja saprastu, cik smaga ir realitāte. Ja? Viņš mums tur tajā ilūzijā, ka viss jau nav tik traki. Un tas ir tā matrica mūsu galvās, ja, ko mēs paši radām. Precīzāk sakot, vide un citi cilvēki rada mūsos, kad mēs augam kā mazi bērni, jo mūs jau izveido vide. Ja, vecāki, skolotāji, bērndārs, viss šitais te. Un ejot cauri visādiem notikumiem, mēs esam par sevi pieņēmuši, ka mēs neesam pietiekoši, ka mums visu laiku vajag atzinību. Un ieejam pieaugušo cilvēku dzīvē tieši ar tādu patu sajūtu, vai ne? Bet mēs pat nevaram saprast un definēt, kas tas mums ir, jo cilvēkam ir jāsāk apzināties lietas un sajūtas, un tad vienā brīdī
tu vari saprast, īstenībā tur ir tāda mazvērtība iekšā. Līdz tam tu visu laiku domāji, varbūt vienkārši bļāviens mani nenovērtē, pat grūti saprast to, kas tur īsti ir, vai ne? Tā kā, ja tev ir aktuāls šādas te sajūtas, domas, un ja šis te rezonē ar tevi, tad es viennozīmīgi tev varu iedot brīvu konsultāciju. Nāc uz izaugsmesterapija.com un sāksim strādāt.